Poligrāfijas nozare sākas šeit ar materiāliem. Papīrs, kartons un citi izēju materiāli vēlāk pārtop grāmatās, iepakojumā un vizuālajos risinājumos, un tieši materiāla izvēle nosaka gala rezultātu kvalitāti, funkcionalitāti un ilgtspēju. Polap ir Latvijas ģimenes uzņēmums, kas apvieno vairāk nekā 30 gadu pieredzi ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Uzņēmumu ir dibinājis mans tēvs. Mēs esam ļoti stabils uzņēmums. Mēs esam likuši klāt daudzas lietas un ir svarīgi nebaidīties mainīties, jo uzņēmumam arī ar tik ilgadēju pieredzi ir jābūt un jāstrādā atbilstoši mūsdienu prasībām. Mēs pievienojām jaunus pakalpojumus, mēs palaidām papīra griešanas ražošanu, un šīs lietas ir jāsavieno. Un, manuprāt, mums tas ir labi izdevies. Šodien Polap uzticis vairāk nekā 1700 klientu, no vadošajām tipogrāfijām līdz reklāmas ražotājiem visā Latvijā. Dalība starptautiskajā IGEPA Group garantē stabilas piegādes un pasaules līmeņa materiālu sortimentu. Mūsu klienti ir ļoti plašs loks, jo tas ir sākot no poligrāfijas uzņēmumiem līdz pat pārtikas ražotājiem. Un mūsu sortimentā ir ļoti plašs klāsts, sākot no parastu papīru, uz kā drukāt dokumentus, līdz papīram, uz kā drukāt grāmatas un veidot grāmatu vākus. Vēl tāda būtiska lieta, ka mums ir savs konvertācijas centrs. Viss papīrs tiek ražots lielos ruļļos un pārsvarā drukāts no loksnēm. Un mēs šo papīru varam sagriezt klientam vajadzīgā izmērā un vajadzīgā daudzumā. Jā, poligrāfijas nozare ir ļoti dinamiska, es teiktu. Tādēļ garlaicīgi šeit nav nekad. Un ja agrāk varbūt klienti novērtēja vairāk cenu, tad tagad tomēr klienti arvien vairāk sāk novērtēt ilgtermiņa ieguvumu, drošību, stabilitāti, būt nevis tikai piegādātājam, bet klienta sadarbības partnerim un palīdzēt viņa biznesam augt un attīstīties. Apmēram 35 cilvēku komanda ir uzņēmuma panākuma atslēga. Šeit novērtē pieredzi, vienlaikus esot atvērtiem jauniem speciālistiem. Mēs cenšamies iet līdzi laikam un mācamies visu, ko var. Un dēļ tā, ka mums visu laiku ir kādi jauni projekti, vai IT projekti, vai kaut vai šī paša griešanas attīstība, mums visu laiku ir nepieciešami jauni kolēģi. Mēs visu laiku virzamies uz priekšu. Ja cilvēkam ir sava iekšēja būtība, kad viņš grib kustībā dzīvot, tad mūsu nozare tam ir ļoti piemērota. Un arī mūsu nozare tomēr ir ļoti eksportspējīga, un Latvijas tirgus tā ir tikai neliela daļa. Vajag raudzīties plašāk, tas ir Eiropas tirgus, un mēs esam tur konkurētspējīgi, tādēļ mums noteikti ir nākotne.